Sveiciens! Pastāstīšu pāris svarīgus faktus, kas jāņem vērā, krāsojot koku fasādi. Lai krāsotu, labāk izvēlēties rīta stundu vai pēcpusdienu. Tiešā saules staros to noteikti nedariet, jo var krāsa ātrāk nožūt, sāk plaisāt un var veidoties pleķi. Vēl svarīga lieta – uzmanieties no rīta rases, kā arī lietus lāsēm. Ir svarīgi, lai virsma būtu sausa un noteikti pievērsiet uzmanību laika prognozēji. Pārliecinieties, ka tuvākās 24 stundas lietus nebūs. Mēs savulaik fasādes krāsošanai izvēlējāmies tumšākus toņus, bet tas ir vairāk kā dekors, jo mums ir gaišie toņi pie sienām. Jums iesaku krāsot gaišākos toņos, jo vasarā tas palīdzēs mājai neuzkarst un uzturēt vēlamo temperatūru. Vējš, kā šodien, nav jūsu sabiedrotais. Izvēlieties bezvēja dienu, jo vējš var uzpūst virsū putekļus un netīrums uz svaiga krāsojuma. Un vēl svarīgs punkts – izvēlieties UV noturīgas krāsas, jo saules stara var izbalināt krāsu. Šai sienai ir jau vairāk kā 6 gadi, joprojām izskatās lieliski, tā kā izvēlieties pareizo produktu.